BK Ventspils basketbolisti sestdien aizdīs Baltijas basketbola līgas fināla cīņas otro maču, savā laukumā uzņemot lietuviešu Prienai. Pirmajā abu komandu mačā Lietuvā Ventspilnieki šokēja sancenšus ar lielisku precizitāti no tālās distances, kas arī palīdzēja izcīnīt uzvaru. Turklāt ļoti pārliecinošu 91-69. Tā kā šajā sezonā BBL čempions nosaka 2 spēļu summā, Ventspilnieki spēruši platu soli pretī kausam. Tomēr šampānieti Ventspilī vēl vaļā nešauj, bet gan gatavojas nopietnai cīņai. Plus 22, kas tas īsti bija? Tur Ventspils parādīja savu spēku, vai Prieņi ļoti vāji nospēlē, vai kas? Es domāju, ka sports tāds ir, ka varbūt arī plus 22 un varbūt minus 22. Mēs iepriekšējo spēli tad analizēsim, un jau esam to darījuši, bet mēs skatāmies uz nākotni. Tā kā mēs nevaram atslābināties, un visi 100% esam gatavi nākušai spēlē. Vienkārši, mums trīnieki vairāk vai mazāk krīt iekšā, viņi met garām. Mūsu metēji iemet, viņi metēji daudz aizmet garām. Tas arī izšķirt. Mēs nenospēlējam savu labāko spēli katrā ziņā. Mēs aizsardzībā ļoti daudz kļūdījāmies. Ir kur pielikt arī mums. Tad izšķirt tāds elementārais basketbols, jāiemet grozā. Mēs iemetām vairāk. Jā, pirmajā puslaikā Kembels iemet 5-5. Savienu parāda koncentrēšanās, un viņa diena bija Prieņos, un tad rekru rezultāts pagaidām. Cik būs vienkārši tagad iziet laukumā un aizmirst tos plus 22? Nē, kā vienkārši jau teikt, jāiet un jācīnās par uzvaru. Kaut un zemziņā, protams, tie plus 22 kaut kur stāv, bet, kas ir primārais, jācīnās par uzvaru ir. Un pēc tam, varbūt, tas plāns B, ja mēs tiešām iet tik slikti, tad varbūt, tad ir, jārēķina, kas ir kas. Bet, primārais ir cīņa par uzvaru. Un savā laukumā atļauties kādam zaudēt, tomēr neviens nevēlas. Pirmajā mačā BK Ventspils snaiperi nodemonstrēja izcilu precizitāti tālmetienos, bet Ventspilnieki labi apzinās, ka cerēt tikai uz tādu pašu veiksmi arī otrajā spēlē būtu neprāts. Tāpēc esot arī plāns B. Es saku, mēs skatāmies uz nākamo spēli. To, ka krita vai nekrita, tas mums ir pagātne. Tagad mums jāstāv uz nākotni. Tā kā mēs gatavojamies nākamajai spēlē. Mēs zinām, kā mēs viņus varam savādāk arī apspēlēt. Tā kā galvenā nostāja uz spēli ir nedot mākoņos, iet un cīnīties. Noteikti. Es domāju, ka spēlētāji paši to saprot. Arī, un mēs neļausim lidināties nekur. Un ceram, ka līdzutēji atnāks arī neļaus to darīt. Protams, noteikti, ka atnāks, ceru. Protams, tie zīmējumi daudz un dažādi, ko mēs izmantojam, ko neizmantojam, kas iet cauri, kas neiet cauri, tas ir atkarīgs no viņa tās aizsardzības, bet nav tā, ka mēs paļaujamies, ir, nav. Baltijas basketbola līgas 2013. gada čempions uzzināsim jau šajā sestdienā Olimpiskā centra Ventspils basketbola hallē. Cerot uz labu basketbolu, tikpat labu atmosfēru un iznākumu, Andis Vanaks, Pēters Neimanis, sportacentrs.com.